Kā mainīsies nekustamā īpašuma cenas tuvāko 2 gadu laikā? Šo jautājumu grib zināt noteikti pilnīgi visi. Ja mēs skatāmies Baltijas valstu līmenī, tad Lietuva un Igaunija, viņiem šo cenu kritumu mazliet jūt, bet viņiem bija absolūti savādāka ekonomiskā situācija. Latvijā šī ekonomiskā situācija un atgriešanās pēc iepriekšējās krīzes bija daudz savādāka. Mēs nepilnībā esam vēl atgriezušies atpakaļ no iepriekšējās krīzes. Pašreiz šis cenu līmenis, kāds viņš ir, es ļoti gribētu cerēt. Es nevaru prognozēt, es neesmu analītiķis un prognozētājs, bet es gribētu domāt, ka šīs cenu izmaiņas dzīvojamam sektoram tuvāko 2 gadu laikā būs ļoti minimāls. Jo nav tāda liela pamata viņām ļoti kristies vai celties. Es domāju, viņas paliks šī cenu līmeņa robežās. Iespējams, koriģēšana varētu būt līdz 5%.